Mārtiņš Freimans, cik es viņu atceros, ir ļoti bijis dzīvespriecīgs un ļoti pozitīvs cilvēks, jo reiz viņš arī bija mūsu raidījumā Tautas balss, tas bija tālajā 2008. gadā, akurāt stundu pirms sava koncerta kopā ar savu draudzeni Pepi. Un viņš bija ļoti dzīvespriecīgs un ļoti gribēja tikties ar saviem faniem un saviem atbalstītājiem un saviem draugiem un arī mūziķiem, visiem pārējiem uz lielās skatuves. Un viņš rautin rāvās uz tās skatuves. Bet pirms tam viņš bija gatavs ar mums dalīties dažādos jokos. Kāds ir bijis tavs lielākais nedarbs? Es pagaidām, jums nav tik garš raidījums. Nu, varbūt vienu. Ko es esmu izdarījis? Ko mēs ar klasbiedriem skolā nokabinājām visām sienām gleznas un uzsprādām visās vietās zīmītas uzrakstu gleznas vietā plēznu. Mums pašiem likās ļoti jauki. Un ļoti spilgti ir palicis atmiņā arī vārds Maipuķīte, ko mēs pēc tam ar manu kolēģi Elīnu Doļģi arī apspēlējām mūsu raidījumā. Un man liekas, ka arī skatītāji to saprata, bet mēs smēlāmies šo te ideju no paša Mārtiņa Freimana, kurš mums tā kā piemeta to ideju. Jautājums par dziesmu, bet Maipuķītēm jāpaliek. Ja? Jā. Esmu dzirdējis, ka šī dziesma ir kā veltījums ielas meitām, bet es esmu dzirdējis arī kādu citu versiju, ka šī dziesma ir radīta, redzot kādu slavenu sievieti. Kura versija ir pareizākā? To mums vaicā cilvēks ir iesaukt poste. Visas versijas ir pareizas. Vienkārši man patīk rakstīt krogos vārdus dziesmām. Un šī dziesma arī tapa krogā sarkanas naktī. Es nestāstīšu, kas tur skaļi bija un kā tur bija, bet tajā brīdī uzreiz man radās šī frāze, kad sāpes nāk un sāpes iet, bet Maipuķītēm jāpaliek. O, baigi skaisti. Jo tas ir tā par meitenēm, kuras dažreiz ir par daudz iedzērušas un tam līdzīgi, un viņas no rīta pamostās un sev ieskaidro, kad sāpes nāk un sāpes iet, bet Maipuķītēm jāpaliek. Jā. Aug Maipuķīte. Maipuķīte aug. Skatītāji, izauga Maipuķīte, re, kur ir. Mārtiņš Freimans manā atmiņā būs vienmēr kāds dzīvespriecīgs un jautrs. Gan mūziķis, gan komponists, gan aktieris, gan galvenokārt foršs cilvēks. Un viņš aiz sevis ir atstājis tik daudz, lai mēs vienmēr, klausoties viņa dziesmas, lasot viņa dzēju, viņu atcerētos. Un tik ilgi, cik mēs to darīsim, tik ilgi viņš arī dzīvos mūsu sirdīs. Un kā pats Mārtiņš Freimans ir teicis, tad tūkstošiem mazu debestiņu krīt no gaisa. Sakrīt man kapucē, es uzlieku kapuci galvā un esmu debesīs. Tie mirkļi bija diezgan daudz, jo mūsu ceļi bieži krustojās. Mēs jau gan labvēlīgais tips, gan Mārtiņa Tumsa, mēs jau tādus diezgan aktīvus koncertējošas grupas, visus tā saucamos 0. gadus esam bijuši, un sevišķi vasarās vienmēr esam devušies, ja ne kopā, tad krustšķērs, un tad mūsu ceļi krustojās, un ik pa laiciņām viņš man uzvanīja, teica, nu, kur tu vēl esi, es jau tikko nospēlēju Angurē, es saku, es braucu uz Roju, varbūt pa ceļām piestāsim, tad saskrējāmies kādreiz, parunājāmies, pasmējāmies. Iedzērām balzām glāzi un devāmies katrs atkal uz savu pusi, bet viena vasara 0. gadu sākumā, tagad grūtā man precīzo skaitli pateikt, jā, visas tās vasaras sajukušas manas vadītajā dziesma manai paudzei. Grupa Tums devās līdzi un visus šos te 10, 12 koncertus mēs bijām kopā katru nakti tajā balles daļā, un tad bija Tums, es var teikt, es domāju, tā augstākā tā slavas virsotne, jā, tad viņi bija šausmīgi mīlēti tautā, un dziesma manai paudzei, viņš vispār bija meistars stāstīt anekdotas. Tas jau bija, es savu laiku vadīju, vēl bija tāds zvaigzne numur 1, un tas bija tāds anekdošu šovs, un tad es skaidrs, ka man bija jāicina Mārtiņš. Es zināju, ka tad raidījums izdosies, viņš tad arī laikam dabūja to pirmo vietu. Tas, kas mūs saistīja, tā dzīvnieku mīlestība, protams, jā, tas jau dabiski visur. Es jau savus
3 kaķis paņemt līdzi tā uz koncertu nevar, bet, nu, Pepe viņam allaž bija līdzi. Nu, un dabiski tad, kad es te uzsāku tādu cīņu pret saimu, par dzīvnieku, pret dzīvnieku to rituālo nogalināšanu, tad es pirmais pie kā vērsos, man 2 stundu laikā vajadzēja uztaisīt tādu, nu, tādu uzsaukumu, tādu reklāmu, ko palaist masu mēdījos. Un kurš tik ātri var, nu, pats es nerunāšu, tas nebūtu īsti pareizi. Un tad es atcerējos, kad Mārtiņš Freimans ir liels dzīvnieku draugs un mīļotājs un aizstāvs. Momentāli es viņam piezvanīju, viņš momentāli atsaucās un tik bija jāpiebrauc, viņš iznāca no savu mīļotā krodziņa laukā un es viņu aizvedu, viņš ierakstīja dziļi un izjusti un ar sāpju, tā kā viņš būtu pats to visu nu, principā viņš jau pats tur pusi arī izdomāja, jo viņam tā lieta rūpēja un sāpēja. Viens no tādiem skaistākajiem skatuves brīžiem mūsu neaizmirstamais duets, nu to gan es atceros 2002. Gada bildēs, kad mēs uzstājāmies trietā zem nosaukuma Backstreet Toys, grupa Lauris Reiniks, Mārtiņš Freimans, Anders Friedenfelds, jā, nu, briesmīgs trio, jā. Pēc tam mani gan apmainīja pret Janu Kei, tas bija, un tad viņi aizbrauc uz Eirovīziju un tur izgāzās, jā, nu, tā bija kļūda, protams, jā, es atvainojos Jānijā, bet tas bija tāds foršs gājiens, ka mēs samainījām savas dziesmas, tā kā tādā krievu ruletē mēs, Lauris Reiniks dziedāja Alumīnija cūku, manējo Mārtiņš Freimans paņēma Sirds sadeg neparasti, un man es esmu mazliet Don Kihots, un tam mēs iznācām baltos, kā saka, kraklos un trietā, un katrs nodziedām to dziesmu. Vienkārši var iedomāties, kā viņš var parodēt pats tekstu satīties, sapīties. Nu, tur jau skaidrs, viņš uzreiz momentāli, viņš pateica tā, tik sulīgi un reizē rupji, ka nu, cauri neviens. Tā kā, ja visi tie kaut kādi viņu dziesmu, kaut kādas tādas parodijas, jeb tādi interpretējumi, kas staigā, tie viņi paši izdomāti. Jā. Satīties, sapīties un pēc tam atzīties. Nav vairs kur paglābties, nav par ko izlikties. Sākums vai nobeigums, sāpes vai pārsteigums. Kas gan tur bija starp mums, kāds bija jautājums. Un saku sev vēl, neaizej vēl, nesaplēs vēl. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai sāc, un šiestu bētu es pats. Bet tik līdz es apstāšos, es pakļaušos, kā gribētu, lai sāc, un šiestu bētu es pats. Nobīties, nozagt un aizlaisties, kā vatām piebāstām, sirdīm un lamatām. Rodas uz acīm un neredzēt, nezināt, tāds nu ir iznākums, laiks varbūt piedos mums. Es saku sev vēl, neaizej vēl, nesaplēs vēl.